Jaunajam bērnudārzam, kurš šobrīd top Siguldā, Skolas ielā 5, tikko iemūrēts pamatakmens un kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Svarīgais notikums aizvadīts Siguldas novaddomes priekšsēdētāja Uģa Mitrovica un firmas Siguldas būvmeistars būvniecības direktora Jura Pošeikas vadībā. Sākot strādāt pirms 4 gadiem, pilnīgi noteikti mēs saskaitījām un apzinājām, ka mums vēl joprojām Siguldas novadā nav iespēja visiem bērniem, kas ir sasnieguši 1,5 gadu vecumu, pat 2 gadu vecumu, iespēja apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes bērndārzus. Un tas noteikti bija svarīgs lēmums, jo dažus gadus atpakaļ uzbūvēt vienu jaunu bērndārzu, iedodot 128 vietas bērniem un sarēķinot šī brīža nepieciešamību. Mēs pilnīgi noteikti saprotam, ka jauns bērndārzs ar 144 vietām ir tieši tas izšķirošais vēl solis, lai tiešām visi 1,5 gadu vecuma sasniegušie bērni varētu doties uz bērndārziem un vecāki varētu ar vieglu sirdi, nemeklējot risinājumus, kur atstāt mazos pusotrugadīgos siguldiešus novadniekus, doties uz darbu un dot savu pienesumu darba laukā. Šis lēmums ir pārdomāts, izsvērts, noteikti tālupējošs. Bērnudārza projektēšanas un būvniecības darbus veids būvuzņēmums Siguldas būvmeistars. Šobrīd izbūvēta ēkas pamati, uzsākta elektroapgādes, meliorācijas tīkla izbūve, ūdens un kanalizācijas tīkla izveide, kā arī sienu būvniecība. Būvniecība norit tieši vadoties pēc grafika. Ir uztaisīts grafiks, kur salikts visi pa plauktiņiem, lai mēs zinām, kur un kad kas jādabū, jāiepērk un jāpasūta. Un skatoties uz šiem tempiem, mēs redzam, ka grafiks netiek kavēts. Jaunās pirmskolas izglītības iestādes būvniecība norit ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma palīdzību, un ēkai par pamatu tiek izmantots bērnudārza ieviņu tehniskais projekts. Divstāvu ēkā paredzētas telpas 6 bērnudārza grupām, kā arī telpas, kas nepieciešams vispusīgai bērnu attīstībai. Veiksmes pamatā ir tas, ka mēs izmantojām iepriekšējo jau bērnudārza projektu, ko pirms dažiem gadiem nodevām, un tas mums saīsināja vismaz par kādu gadu vai pat vairāk laiku, lai paspētu vēl ielikt šajā periodā, jo ir pielāgots šis pats tehniskais projekts, kas jau ir realizēts tepat Siguldā, kilometra attālumā, tikai viņš ir precizēts, pielāgots šai vietai, un tas mums deva iespēju tiešām vienā periodā uzbūvēt 2 bērnudārzus Eiropas Savienības naudu. Tā ir tāda laba ziņa un tāda pilnīgi precīza ātra rīcība. Plānots, ka jaunais bērnudārzs tiks nodots eksploatācijā šī gada beigās, lai jau jaunajā gadā vērtu savas durvis 144 mazajiem siguldiešiem. Bērnudārza atklāšana Siguldā nodrošinās arī 20 jaunas darba vietas. Pašam Opim jau ir liels prieks, kad atkal ir tas gods piedalīties bērnudārza būvniecībā. Tas jau tāds patīkams prieks. Tā pašā laikā arī atgādināja, ka Sigulda tiek ļoti sakopta, un tā viena feina pilsēta rodās. Un es kā siguldietis par to tikai varu priecāties. Jāpiebilst, ka šobrīd tiek meklēts atbilstošākais jaunā bērnudārza nosaukums. Tādēļ ik viens siguldietis tiek laipni aicināts iesaistīties un dalīties ar savām idejām.